Jaunavas. Kas jūs sagaida novembrī? Pašreizējais brīdis, jā. Zobenu septītnieks. Tas nozīmē to, ka šobrīd, jā, ka mēs varam strateģiski plānojam, vai esam ļoti piesardzīgi, teiksim tā, savā apkārtnē, jā. Kādi cilvēki, kādu informāciju mēs iegūstam, ko mēs dzirdam, jā, kas mums ir apkārt. Mēs kārtīgi šo mūsu saņemto informāciju, teiksim tā, aplūkojām, domājām, pārdomājām, jā, ko darīt. Jo tavs izaicinājums ir beigt stresot, beigt domāt, ka tev kaut kas stāv ceļā, jā, vai ka kāds tev ļoti lielai daļai, es uzreiz varu pateikt, ka kāds domā, ka jums ir kaut kāda nelabvēļa, ka kāds grib jums sliktu, jā, ka kāds jums mēģina apkrāpt vai nelietīgi rīkojās. Tas viss ir tikai jūsu galvā, jā. Tevs izaicinājums ir beigt satraukties, beigt bažīties, beigt raizēties, jā, beigt pārdzīvot par kaut kādām lietām, kuras varbūt tu nevari ietekmēt, jā. Tas viss ir pagātnē. Kāpēc pagātnē? Tāpēc, ka apakšā ir pasaules kārtas, jā, cikls noslēdzās, vērās pavisam jauni vārti vaļā, jaunas durvis, jā. Mēs ejam jaunajā mēnesī kā pavisam jaunā ceļojumā, jā. Un kur tad mēs ejam, jā. Jā, noteikti kāds no jums ļoti smagi strādā, ļoti daudz apņemās lietas, kas ir jāizdara, kas ir jāpaveic, ļoti darbīgs, ražīgs mēnesis, jā. Bet zobenu karalis, ir apzināšanās, ir skaidrs redzējums, kāpēc jūs to darat, jūs saprotat, uz kurieni viss šis ved, kur šie panākumi jūs virza, jā. Un viņi jūs virza uz labklājību, uz naudu, uz stabilitāti, uz drošību, jā. Monētu dūzis ir tikai un vienīgi uzplaukums, panākumi, jā. Fantastiski. Gaidīt, teiksim tā, ieliktās pūles atmaksāsies novembra mēnesī. Don't stress it, jā. Tas atnāks pie tevis pareizajā laikā, pareizajā vietā, jā. Es domāju, ka šis tavs izaicinājums raizēties un mēģināt tā kā saprast, kā viss izvērtīsies, paņem no tevis vienkārši lieku enerģiju. Labāk strateģiski plānot un domāt, pagātni, kas iespēja nākotni, zobenu desmitnieks. Pēc zobenu devītnieka 7, 9, 10, jā. Viss. Mocības un sliktie laiki un grūtums ir garām, jā. Es jūtu to, ka tu noteikti aizver vecos ciklus, visas vecās lietas, jā, un pārējie pavisam jaunā līmenī, jaunā apziņas līmenī. Jo zobenu karalis, jā, mēs saprotam, kas mums ir jādara, kam mēs atdodam savu enerģiju, lieki, jā, varbūt mēs novembrī cenšamies turpināt paļauties, uzticēties savu intuīciju, ka mēs ejam uz pareizā ceļa, jā. Pagātne, kas attālinās zižļu karaliene, jā, tad tu manifestē, dari, darbojies, tev ir apņēmība, optimisms, tev ir skaidrs mērķis, tu dari, jā, ļoti labi. Man patīk tas, ka tava vēlēšanās, tava sapņu, tavas cerības ir priesteriene, noslēpums, intuīcija, jā, sapratne, augstākas zināšanas. Super, amazing. Ļoti to nākotnē, zižļu zobenu piecinieks. Nav nejaušību, ja es pārteicos par zižļu piecinieku, tas izskatās to, ka tev ir kaut kāda sava veida vai nu konkurence vai konfliktu cīņa ar sev, teiksim tā, es pat nezinu, sev tuviem cilvēkiem vai varbūt pašam ar sevi. Jo šeit ir vesela 4 zobeni, tas nozīmē to, ka ļoti tādā domu mentālā līmenī novembris
būs tāds mēnesis, ka nāksies domāt, plānot, kā rīkoties, lai atkal nesanāktu tā, ka kāds tev ietur, piemēram, duns mugurā. Ja? Varbūt tu pats ar savām domām kaut kur sevi bremzē vai nespēj tā kā varbūt tu uztraucies par kaut kādām lietām, ka viņas neizspēlējās tā, kā tu to būtu gaidījis, ja? Es taču tik daudz daru, es daudz ko apzinos, ja? Bet kāpēc? Kāpēc sanāk tā, ka kaut kas nesiet tā kā vajag? Tas noteikti dod tev mācību saprast, ka varbūt tā tam bija jānotiek, lai tu no tā mācītos un varētu saredzēt situāciju savādāk, ja? Tas tev iedod vienkārši perspektīvu. Saprast, ko tu no tā vari iegūt, ja? Jo viss notiek tavam augstākajam labumam vienmēr. Un pasaules kārtas apakšā, tas ir nobeigums, ja? Tā kā šis mentālais bloks, tava šī cīņa, šīs nesaskaņas tavas iekšējās, ja? Būs skaidrība, kā rīkoties tālāk, noteikti. Paļaujamies sev intuīcijai, ja? Iekšējie faktori, kausa dūzis, uzplaukums, mīlestība, foršas sajūtas, ja? Prieks, enerģija, pacelātība. Noteikti tu ar tādu optimismu devu virzies uz priekšu, ka nekas tev nespēja apturēt. Un tas, ka tu par kaut ko domā, tas liecina to, ka tu esi pareizā ceļā, ja? Jo, ja tu domā, tad tas nozīmē to, ka tu mēģini atrisināt kaut kādas savu veidu situācijas vai iekšējos konfliktus, lai varētu virzīties tālāk, jo ne? Arī faktori mīlnieki, ja? Kādam no jums noteikti varbūt ir saistīta saistīts nākamais mēnesis tieši tā ar izvēlēm, saistībā ar mīlestību, ja? Bet par cik šeit ir kaut kādas konflikta situācijas un zobeni, izskatās, ka varbūt tā komunikācija nelīdz galam, teiksim tā, nes vēlamu rezultātu, jo šeit izskatās, ka ir kaut kāda sava veida šķērslis starp jums, jā. Bet tavs fokus noteikti nāk no tava šī ieguldītā darba, ko tu dari sava izaugsmē, jā, un izskatās, ka kaut kas noslēdzās un tu vajag pavisam jau jaunā līmenī, un tavas bailes, imperators, ja? Tu uztraucies par to, ka viss nenotiek tā, kā tu esi ieplānojis, ja? Necenties mēģināt kontrolēt situāciju, necenties pārlieku analizēt situāciju. Elpo, esi mierīgs un nesasteidz lēmumus. Tiešām nesasteidz lēmumus, jo kaut kāda situācija grib pati atrisināties to sevis, un tu nedrīkst viņu kontrolēt. Tev vienkārši jāļaujās un jāļauj visam ritēt savu gaitu, ja? Jo gala rezultātā monētu četrnieks, tāpat drošība, ja? Turēšanās pie kaut kādiem principiem. 4. Tā, es paskatīšos, ko nozīmē gala rezultātā monētu četrnieks. Jā, jo, izskatās, ka novembrī tu mēģini paļauties savai intuīcijai, jā. Tavas bailes ir pārlieku liela centība kaut ko sasniegt, un tu saproti to, ka kaut kam ir jābeidzas, lai piepildītos tavs, teiksim tā, vēlamais rezultāts, jā. Jo ārējos faktoros noteikti kādam no jums tiek piedāvāts kāds piedāvājums, bet jūs nav skaidrības, nav uzticības un paļaut. Jums novembra mēnesī jūs tiešām meklējat atbildes sevī, teiksim tā, jā. Kāpēc šeit ir monētu četrnieks? Jā, tad noteikti jūs pie kaut kā strādājat, jūs turaties pie kaut kādiem saviem veida principiem, jā.
Reku vēl vien 2 astotnieki pēc kārtas, jā, bet jums ir kaut kas jāatstāj aiz muguras. Devil, velna kārtas, monētu 4, jā. Jums ir kaut kas jāatstāj aiz muguras, vai nu tās ir kaut kādas jūsu, nezinu, jūsu domas, ka jūs nevarat kaut ko izdarīt, ka jūs nevarat kaut ko sasniegt. Jo velns ir kaut kāda negatīvā enerģija, kas ir kaut kāda sava veida bloks pie tā, ko jūs strādājat, lai tā kā varētu virzīties tālāk. Jā, kaut kāds jūsu stāpnis, kaut kāda jūsu vēlme. Reko arī ir vientuļnieks un monētu 7. Jūs skatāties uz kaut kādām lietām savā dzīvē un redzat, ka nav kaut kādas virzības, bet šeit ir iemesls, šeit ir kaut kāds iemesls, kāpēc šī virzība nenotiek. Ja? Un jums nāksies mēģināt ieklausīties sevi iekšā, saprast, kas ir šī lieta, kas jūs, teiksim tā, kaut kādā veidā attur, strādāt pie tā, mēģināt ar savu prātu izanalizēt, lai neļautu savām emocijām gūt kaut kādu savu veidu virsroku. Katram no jums šis viss rezonēsies savādāk, bet, tāda bija jūsu prognoze novembrim. Es ceru, ka jums patika un lai jums viss izdodas.